es domāju, daudzi piekritīs, ka tie, kas mācās augstskolā, viņiem augstskolā uzreiz rodas biznesa kontakti, kas viņiem tālāk noder. Tie ir kursabiedri, tie ir pasniedzēji, skolas biedri, arī koju biedri, ja viņi dzīvo kojās un tā tālāk. Tāpēc, ka ir ļoti daudz piemēru, kad gan kursabiedri, gan īpaši koju istabiņu biedri kļūst pēc tam par biznesa partneriem un ļoti veiksmīgiem biznesa partneriem. Tāpat arī ir šobrīd tomēr sadalījums, kad, piemēram, vienas augstskolas studenti, absolventi kļūst par, teiksim, finanšu iestāžu vadītājiem, savukārt citas augstskolas absolventi kļūst par uzņēmējiem, tieši nelielu uzņēmumu īpašniekiem un vadītājiem, un arī tur tomēr ir savs tāds sadalījums, kur, ja nemācās un ja nav šo kontaktu, tad ir ļoti grūti iekļūt tomēr. Tālāk, tas, ko es gribētu pastāstīt, tas ir arī no manas personīgās pieredzes par studiju un darba apvienošanu. Tātad plus mācībām un darbam reizē ir tas, ka, ja cilvēks nestrādā un tikai mācās, tad viņš aiziet uz lekcijām un viņš vienkārši viņas klausās, tad viņš viņas vai nu iezubrī to, kas tur ir, vai viņš viņas vienkārši visu to palaiž garām. Ja viņš reizē arī strādā un strādā arī savā jomā, tad viņš cenšas uztvert to, ko pasniedz, un to, ko tur māca, uzreiz arī pielieto un akumulē, un tas paliek, tā kā viņam tomēr nostatinās daudz vairāk. Savukārt mīnus, protams, ir tas, ka ja ir gan intensīvas mācības, gan liels darba apjoms, tad, protams, paliek maz laika abiem, ir nogurums, kā arī bieži vien jāizvēlas prioritātes, vai darbs vai mācības. Ja, piemēram, abos tuvojas deadlines, tad ir ļoti grūti, tad tiešām var negulēt un tam līdzīgi. Tāpēc tiem, teiksim, kas grib reizē mācīties un strādāt, es ieteiktu izvēlēties augstskolas, kur, piemēram, ir moduļu sistēma. Tas nozīmē, ka ir nevis, teiksim, visu laiku kaut kāds pusgadu, piemēram, konstantas mācības, un tad ir kad ir tikai eksāmeni un tā tālāk, tāpēc, ka tas nozīmē, ka tajā brīdī par darbu vispār varētu aizmirst. Labāk tomēr ir tā kā pastāvīgi mācies nokārto un tā tālāk. Un tad tas, ko es gribētu teikt, arī tikko visu stāstīju plusus par mācībām, savukārt pret ko es esmu, tas ir pret sliktu izglītību. Tāpēc, ka, ja mācās, tad tomēr ir vērts iegūt tikai labu izglītību, jo nav vērts mācīties tikai dēļ diploma, dēļ atzīmēm un, dēļ vecākiem un tam līdzīgi. Tāpēc, ka biznesā tas absolūti nenoderas. Mums ir, man liekas, nenormāla vadību zinību speciālistu pārprodukcija, sliktu vadību zinību speciālistu pārprodukcija, kuri ir beiguši skolu, viņiem ir diploms, bet, kad viņi, piemēram, atnāk uz darba pārunām vai kad viņi uzsāk darbu, tad saprotams, ka nav viņi ne vadītāji, ne savas jomas labi izpildītāji un kur vēl uzņēmēji topošie. Tagad tomēr būtu jāpārdomā pirms sāk mācīties, un ja sāk mācīties, tad nebaidīties arī varbūt pārdomāt. Vadītājiem noteikti vajag izglītību. Savukārt uzņēmējiem iespējams var pietikt ar ķērienu, pašdisciplīnu, intelektu un tam līdzīgi, bet jāatcerās arī tas, ka tukšā galvā idejas nerodas. Un noteikti uzņēmējiem, kuri sāk darbību savu bez izglītības, ir jārēķinās ar zaudējumiem, kļūdām un tam līdzīgām lietām, kuras iespējams ar izglītību būtu varētu iztikt bez viņām.